Я ценю каждый миг, жизнью с тобою. Ты бессилие мое утираешь с ресниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поклонения. Я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей. Осени меня, теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценнее твоей совершенной любви. Совершенство твое не имеет границ. Я ценю каждый миг, жизнью с тобою. Ты бессилие мое утираешь с ресниц, наполняешь меня верой живою. Я предвкушаю красоту поколения. Я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей. Осени меня, теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценит моей совершенной любви. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей. Осени меня, теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценнее твоей совершенной любви. Я наслаждаюсь глубиной поклонения. Я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения. Я наслаждаюсь глубиной поклонения. Я воздеваю руки к тебе без страха и сомнения. Совершенный Бог, поклоняюсь я святостью своей. Осени меня, теплотой согрей, силой одари. Ничего не ценнее твоей совершенной любви. Ничего не ценнее твоей совершенной любви. Trešo braucu. Mēs pagājušais runājām par laimes atslēgām, Nu, par divām laimes atslēgām, pareizi par divām. Un šodien runāsim par citām divām laimes atslēgām. Jo es saprotu, ka ir daudzās laimes atslēgas, nav jau tikai divas vienas, bet mēs nevaram vienā visu iziet savu. Visu, un tad mēs arī visu, ka mēs daudz informāciju sev galvā ieliksim, mēs arī, beigās būs tā sanāks viss putrā un neko neatcerēsimies. Tāpēc vajag pamazām, es domāju, pareizāk pamazām iet uz priekšu. Tātad šodien ir citas divas laimes atslēgas būs. Un es gribēju vispirms pateikt, lai mēs visi to zinātu. Mārtiņ, klausies. Laimīgi cilvēki, zini, ilgāk dzīvo. Zināt, ka laimīgi cilvēki. Tāpēc jābūt tam laimes atslēgām. Viņi arī sasniedz vairāk mērķi dzīvē. Jā. Viņiem ir labāks darbs, arī lielāka alga, zemāks asinsspiediens un mazāks sirds darbība risks saslimt ar sirds slimībām. Mazāk sirds slimība risks. Un, ziniet, viņiem arī ir ilgāk laulība. Laimīgais. Ja jau viņi ir tā laulība. Nē, bet kristiešiem jau vispār ir apprecās un dzīvo
līdz zemes dzīves beigām, bet arī neticīgiem cilvēkiem, ja viņiem ir laimīgas attiecības, viņi ilgāk dzīvo. Tā kā mans tēvs 91 gads un mammai 80. Tas ir, es to gribēju pateikt, tas ir zinātniski izpētīts, ko es tādu nosaucu, tas ir zinātniski izpētīts. Tas nav šoreiz varbūt tik daudz bībelis, bet zinātniski. Bet to arī var ņemt vērā, pareizi, jo cilvēki ir izpētījuši to, kad vairāk, kad cilvēki ir laimīgāk, tad viņi ilgāk dzīvo. Pareizi, Marika, kad cilvēki ir laimīgi, viņi ilgāk dzīvo. Sasniedz vairāk mērķu, viņiem labāks darbs, lielāka alga, zemāks asinsspiediens, mazāks sirdslimība risks, sasniedz ar sirdslimībām un ilgāk laulība. Tas ir zinātniski izpētīts viss tas. Un šodien mēs turpināsim par laimes atslēgām, Laimes atslēga meklējumos, saka Līsima. Es atkal pārdomāju visu nedēļu šitās lietas, lai mēs varētu turpināt, jo es domāju, ka daudz lietas, kas mums jāzina. Saprot, mūsu zināšanas nav vairāk tur. Mūsu zināšanas mūs dara stiprākus tikai, pareizi. Un nezināšana mūs neatbrīvo no daudzām lietām. Pareizi. Mums viss ir jāzina īstenībā. Kas bija pirmais, ko mēs pagājušajā? Atcerēsimies, ko mēs pagājušajā runājām. Kas bija pirmais, ko mēs pagājušajā runājām? Jūs atceraties? Nē. Jāiet mājās pie spoguļa, jāpieliek lapiņu ar vārdu uzvārdu izsaukumu zīmi. Jā, es esmu laimīgs. Jā, katru dienu no rīt 5 minūtes spoguļa priekšā Dievs mani mīl. Un saka, Dievs man mīl. Jāapzinās, ka es esmu dievradījums, ka es esmu dievbērns. Atcerieties, kas teica? Ka Dievs mums mīl ar beznosacījumu mīlestību mums jāatcerās. To gan es zinu. Ka beznosacījumu mīlestību. Un ka laime ir no iekšienes, ka tā piedzimst mūsos. Jā. Ka laime nav atkarīga no ārējiem apstākļiem, bet no Dieva sveitības. Jā, Dievs dod mums īstenībā laimi. Un tā piedzimst mūsos un tā no mums iet uz āru. Nevis no āra nāk iekšā laime. Bet tas arī nozūst to laimi. Citu reizi tik riebīgs garastāvoklis. Tātad atslēga numur 1 bija apzināties, ka Dievs mīl. Jā, tu pareizi teici, skaties spogulī, katru dienu, kad piecelies vislabāk, pie spoguli, paskaties uz sevi un saka, Dievs mani mīl. Dievs mīl. Saki sev, Dievs mani mīl. Katru rītu. Un zini, Dievs, un tā mīlestība arī tevi augs. Un otrā atslēga bija sēšanas un pļaušanas likums. Mēs runājam, kā tas attiecas uz laimi. Atceries? Kā bija? Jā, palīdzība. Ja gribi būt laimīgs, dari citus laimīgus. Jā. Nav tā, ja tu gribi būt, dari citus laimīgus un arī pats būs laimīgs. Nāc atpakaļ tas. Ja gribi būt panākumus, tad palīdz citiem būt panākumus. Un tu arī saņēmis viss sēšanas un pļaušanas likumus taču. Ko es ieteicu pagājušajā, kāds bija mūsu uzdevums? Nezinu, mēs to izdarījām vai nē. Spoguli, jā. Otra lieta, ko es teicu, otra lieta bija iziet uz ielas un iesēja kaut ko labu cilvēkam. Zini kā? Piemēram, es teicu, brauc sabiedriskā transportā, piemēram, tagad, kad brauks mājās, piemēram, brauc sabiedriskā transportā un redzi, kāds skumīgs cilvēks sēž. Pasmaidi viņam. Ja viņš atbild uz tavu smaidu, viņš var kļūt par tavu draugu. Pareizi. Viņš var par tavu draugu. Sāca viņu parunāties. Pieklāt parunājies. Pasaka kādu labu vārdu. Paņem telefoniņu, varbūt tas pazvanu viņam pēc tam. Ja viņš būs tāds bēdīgs, tu pasaka kādu labu vārdu. Un, kad tu to augsni sataisīs, tu pēc tam reiz arī evaņģēli viņam iesēt. No sākuma attiecības izveido ar viņu sadraudzies, pēc tam par Jēzu pastāstīs.
Uzreiz jau nevajag tikko atceļas. Viņš negribēs sabīsies, varbūt tas vai kaut kā, zini, cilvēkam spiediens uzreiz. Bet no sākuma vienkārši sadraudzīties var cilvēku. Un tad jau, kad tu jūti, kad pienācis laiks, tu var pateikt arī par Jēzus kaut ko. Iesaikt evaņģēliju. Jā. Pēc zinām laiku mēs varēsim iesaikt evaņģēliju, pareizi. Tas sākumā būs vienkārši attiecības. Es tā arī mēģinu darīt ar cilvēkiem. Vienkārši, es arī, kad iet pastaigāties ar no tiem suņu īpašniekiem, zinu, man ir sunīts, un es iet ar citiem, tur pastaigāties pa mēžu, kam ir sunīši, zinu, es tur tā pastaigāju. Un es viņiem vienkārši draudzējos, es viņiem nestāstu neko par Dievu no sākuma. Draudzējos, tur parunājos par dzīvi, par visu ko, par ģimenēm, par visu ko. Un pēc tam tā pamazām. Ai tu uzreiz sāks, viņš negribēs. Jā, negribēs. Vajag sadraudzēties. Un kad būs augsme gatava, tad var sākt iesēt evaņģēliju. Un šodien mēs runāsim par 3. un 4. atslēgu. Un atslēga numur 3, es pārdomāju, būs, lai mēs būtu laimīgi, mums ir jāizmaina savā attieksme pret grūtībām un problēmām. Zini, ka mums visiem ir bieži vien problēmas un grūtības visādas dzīvē pareizi. Mums ir vienkārši jāizmaina savā attieksme pret to. Jo vienās un tās pašās problēmās var cilvēks dažādi justies, saprot? Viens var justies tā, ka viņam ir galīgi viss pamata zem kājām sabrukuši, viņš ir galīgi nelaimīgs un viņam viss. Un cits var vienkārši to problēmu uzskatīt, kā problēmu var priecāties pat. Viņš saka, es no problēmām mācos, viņš var pateikt. Un to problēmām viņš var justies kā uzvarētājs pat. Pat vislielākās problēmās viņš var justies kā uzvarētājs. Tāda dzīves piemēra. Te jau labāk tam otrajam, ne? Vienās un tajās pašajās problēmās. Viens cilvēks var būt pats nelaimīgākais, un otrs var justies kā uzvarētājs. Tā ir pašā lietā, kas katram ir. Tāpēc mums ir svarīgi, kāda mūsu attieksme pret tām grūtībām un problēmām. Un zin, ka tā problēma īstenībā beidzās. Nav tā, ka tā problēma tiek atrisināta vai viņa vairs nav. Un pēc tam tu skaties uz atpakaļ, domā, tu esi priecīgs, vai? Tas ir pagātne. Un ja tu esi uzvarējis to problēmu, viss ir kārtībā. Ja tu staigājis visu laiku saīdis un tāds, tā problēma citreiz vēl vairāk un vairāk. Uzpūša. Jā. Liela paliek. Jo citam ir, piemēram, problēma, ja? Es ir redzējis arī cilvēks, ja? Tu viņam prasa, kā tev iet, bet viņam ir īstenībā problēmas, zini, dzīvē. Viņam acis pilnīgi spīd, viņš saka, vai man iet labi, lieliski, viņš saka. Viņš nemāk nemaz teikt slikti, zini, tā. Viņam varbūt tas ir pat daudz problēmas citam, zini, viņam varbūt parādi, varbūt tas viņam varbūt pat, kaut kādas problēmas darbā, gan kā cilvēkiem. Bet viņš smaida un saka, viņam viss ir lieliski. Es tā cenšos, kā cilvēka. Liekas, jau nav īsti, tu nesaki taisnīgi gandrīz var padomāt, bet īstenībā, ja tu tā saki un tā pieņem, tad tā ir tava attieksme pret to problēmu, tu arī staigā kā uzvarēties, tu nekurni, saproti. Es to problēmu sauc par jautrību izklaidu. Jautrību sauc. Un zini, kāpēc tas tā ir? Ziniet, kāpēc? Kāpēc viens to problēmu tiek, galā otrs netiek? Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka tas, kas tiek galā problēmu, kas saka, viņam viss lieliski, tas ir ticības cilvēks, saprot? Viņam ir ticība, saprot? Viņš tic, ka viņam viss tās problēmas atrast. Otrs, kas kurni, viņam nav ticība, tāpēc arī viņš kurni. Tam, kam ir ticības cilvēks, saka, man viss būs labi. Viņam ir problēmas, vienmēr viņam ir labi. Pareiz ticības cilvēks saka, tā ir atšķirība. Neticīgs cilvēks, viņš visu laiku kurnēs, man ir problēma. Zini kā, valdība slikta, viss slikts, viņam viss viņam tur slikt, draudzē slikt, aiziet tur, kam nav ticības cilvēks. Ticības cilvēks vienmēr viņam viss ir labi. Kaut vai viņam varbūt tas būs problēmas, varbūt tāds pašs kā tam, viņš vienmēr, tāpēc, ka viņam ir ticība, viņam acis deg, viņš iet lūgt, viņam ir problēma, viņš iet lūgt Dievu, viņš deg, viņš saka, Sātan, tu man ar savām problēmām, tu būsi zem manām kājām.
vācies prom no savu problēmu, viņš pateiks, es uzvarēsi, es esmu uzvarētājs. Un paiet viss, un viņš skatās, jā, viņš uzvar arī, pareizi, viņš uzvar. Viņš staigā kā uzvarētājs. Es domāju, tur ir tā atšķirība. Tā ir, jā. Ticība. Jā, visas lietas iespējams. Jā. Tāpēc, ka viņa dzīve nav atkarīga no apstākļiem. Viņam nav atkarīga. Tā ir viņa attieksme pret problēmu. Saprāt? Cilvēkam ir pareizi attieksme pret problēmu. Jo pat Bībele to saka, ziniet, to arī saka Bībele. Es izlasīju apustulis Jēkabs, ko saka. Apustuļu darbos ne, bet Jēkabs, zini, vēstule Jēkabam. Vēstule Jēkabam, tur rakstīts tā. Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Mums šodien šito arī Jā, teica, jā, vai? Mācīties tieši to par. Jā, vai? Nu, rekā. Jēkabā 1.3. Jēkab 1.3 tas vēsturē. Tātad, kad dzīvē atnāk problēmas, Bībele saka, mēs pieņemam problēmas ar prieku. Ar lielu prieku. Paldies par problēmām. Tu uzvarēsi tās problēmas. Tavs tu būsi vēl stiprāks. Zini, problēmas tev māca īstenībā. Tu izies viņām cauri un tu būsi izturība. Tev būs. Redzīt, tur rakstīts, ticības pārbaudīšana rada izturību. Turiet, mani brāļi, to par lielu prieku, ka jūs krītat dažādās kārdināšanās. Zinādami, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada izturību. Ziniet, cilvēks, kad viņš uzvar to problēmu, viņš īstenībā pieauga Dievā. Viņš kļūst stiprāks. Viņš ir uzvarējis to problēmu. Viņš zina, nākošais viņš to vairs nedarīs. Viņš jau zina, viņš jau būs Sātans, jau viņu vairs arī problēmā neievilks un neapmānīs viņu. Dievs dod mieru. Jā. Tajās problēmās visā. Jo Bībele saka, ka problēmās vajag priecāties. Tā liekas jocīgi, ne problēmas, bet tā ir. To saka raksti, Bībele saka. Jo tāpēc, ka problēma, kad viņi paliek aiz muguras, kad viņi paliek aiz muguru, un tu esi izgājis cauri pareizi tām visām lietām, savām situācijām, tu neesi salauzis bijis, tu neesi padevies. Un tu izgājis īstenībā cauri, esi pateicoties Dievam. Dievam. Dievs tev palīdz arī. Jo tā situācija nāks tev pa labu. Katra problēma īstenībā, kad arī viņa sākas, padomāt, viņa nāk arī cilvēkam pa labu. Kad viņš uzvar. Viņš jau mācās no tām kļūdām. Jūs nemācās no kļūdām. Zin kā, saka, labāk mācies no citu kļūdām nekā no savām. Pareļi. Bet mēs jau parasti no savām mācāmies, jebkurā gadījumā. Bet vienalga atkārtojam tas pašas kļūdas. Atkārtojam tas pašas. Un patīkami tas. Līdz pašās Bet viņas dara tev stiprāku. Katra, ja tu stiprāku gan. Stiprāku. Bet Gudrāku tev. Gudrāku. Bet atkārtojam. Bet tāpēc nevajag uztraukties par problēmu. Jo viņš jau vienalga atrisināsies, ja tu cīnīsi. Tu apzinīgi atkārt. Es apzinīgi Un tā arī citu versiju. Un man patīkam to darīt. Nu, kāpēc tā? Problēma. Zini, tas ir tā kā zelts, ziniet, es tā salīdzināju zelts, zini, ka viņš tiek pārkausēts zelts, viņš kļūst tīrāks. Droši vien. Tīrāks. Tā arī cilvēks, kad viņš uzvar to problēmu, viņš kļūst tīrāks. Viņš uzvar to kārdinājumu, viņš kļūst tīrāks. Tā kā zelts. Tas kārdinājums tik liels, ka nevar uzvar. Cilvēks kļūst stiprāks. Un cilvēki kļūst patiesāki. Un galvenais viņi, zin par ko kļūst? Par ticības cilvēki. Viņiem ceļās ticība. Dievs, ja tu uzvar to kārdinājumu, tev ticība ceļā. Atcerieties, ka Jēzus, ka Jēzus nokristījās, ka nonāca par viņu svētais gars, par Jēzu. Es tā pēkšņi, man tā atklāsme nāca. Viņu svētais gars aizved uz tūkstnes, pareizi. Un viņam bija jāiziet visi tie kārdinājumi. Visi tie kārdināšana, pat Jēzum viss bija jāiziet cauri. Un tad, kad viņš izgāja to kārdinājumu, tad viņš sāk sludināt. Viņš kļūst stiprāks, ka viņš uzvarēja vēlmenis kārdinājumos. Nebija tā?
Izgāja skolu. Izgāja skolu, viņi tur kārdināja tūkstnesiem, pēc tam, kad viņš izgāja to skolu, tad viņš tik sāk sludināt. Viņam pa priekšu viņš dabūja nokristies, dabūja svēto garu, svētais gars aizved tūkstnesi, izgāja skola, kārdinājums, un tad sāk sludināt. Es jau arī biju mājās. Visu laiku iespunda. Un kļūst stiprāks viņš, un sāk sludināt. Tā kā īstenībā atnāk problēmas, reizēm jāpasakās par problēmām. Saka Dievam paldies par problēmu un uzsver to problēmu kā iespēju izmainīties tev, zini? Pareizāk, nav jāskatās uz problēmu, kā uz problēmu, jāskatās uz iespējām. Ko tu vari izdarīt, lai mainītos viss. Jo pateicoties problēmām, cilvēks kļūst par īsti ticīgs cilvēks, ja viņš uzvar tās. Viņš arī uzvar. Bet daudz saka, un zin kā, kas pakļaujas tām problēmām, viņi visu laiku saka, ka viņam visu dzīvi pilna ar problēmām. Viņi tik to nevar saka par problēmu, viņi tik runā. Nav dzirdējuši tādu cilvēku. Un visu laiku neapmierināti. Visu laiku. Jā, jāvēršās skats uz Dievu. Jā. Nevis uz to Ko problēmu. tu izvēlies šodien svarīgi? Priecāties un būt par ticības cilvēku vai kurnēt un tā man par problēmas. Vai par ticības cilvēku, zini? Mums tāds kaimiņos ir tāds Hendrijs, zini, Hendrita. Viņš ir tāds rītīgs ticības cilvēks. Es no viņu daudz ko paraugu. Hendrijs, Indās, jā. Es skatījos viņu. Jā. Viņam nesen viņš tur ar taksometru to biznesu nodarbojas, un viņam sasit mašīnas. Vai vienu vai divas, es tā nav paprasīts, bet es redzēju internetā, ka viņam ir sasits mašīnas. Šoferi nebija tur ievērojuši noteikumus, un paši bija vainīgi viņa mašīnas, tās un sasists, zini, viņa mašīnas. Tas ir viņa bizness, un viņam vairs nav ar ko tur, braukt tiem cilvēkiem, jo nav, kamēr viņš sataisīs, kamēr viss tā nauda atgriezīsies, visu, ko viņš ieguldīs, tad viņš jau vēl, es domāju, arī paņēmis tās mašīnas, varbūt uz kredītu un tā, bet es domāju, ka viņš ir ticības cilvēks, un es ticu, ka viņš nekurna, un viņš saka, viss būs labi, un viņš turpina visu, un kā tu domāji? Es tā domāju, ka viņš ir tāds, es vienmēr brīnos, ka viņam ir tāda ticība. Viņam daudzās lietās ir tāda ticība, es no viņa tik klausos, es domāju, man būtu tāda ticība, kā viņam gribās, bet Dievs jau dod ticību, Dievs dod ticību. Tiem, kas Dievu mīl, visas lietas nav. Jā. Dievs izvedīs ārā. Apustulis Pāvils, es tur vienā vietā izlasīju, jūs jau to rakstīt, zinu, Filipiešiem 4 rakstīts, viņš teica, priecājieties, iekš tā kunga vienmēr. Es vēlreiz teikšu, priecājieties. Dievs, Bībele saka, priecājieties. Tā likās, kā tu vari priecāties, ja tev tur visādas lietas, varbūt dzīvē nav samaksāt īri, nav tur kredīti kaut kādi, bet Bībele saka, priecājieties vienmēr. Protams, pēc ka galva ir uz tā vietā, rokas, kājas ir. Jā. Tad labs cilvēks arī. Tāpēc mums jāsaka, ka mēs esam ticības cilvēki. Sakam, es esmu ticības cilvēks. Es esmu ticības. Un priecājies. Tu vari pateikt, savam kaimiņam, priecājies. Priecājies un priecājies. Nevis priecājieties un liksmojieties. Man šodien tieši bija. Kā tu reaģē galvenais uz tām problēmām? Kā tu reaģē uz tām problēmām? Tas ir svarīgi. Jo visiem ir viņas tās problēmas. Tu nevar jau no viņām nekur aizmukt. Velns un sātans jau nāk klāt un viņš rada visādas situācijas, bet kā mēs attiecamies pret viņām? Un es domāju tā, ja es ļautu tām problēmām savā dzīvē ienākt visām, un viņas ļoti man viņas aizskātu, un es viņām, un man būtu slikta attieksme pret visiem, es tur kurnētu, es jau te nevarētu stāvēt un sludināt, saprot? Nevarētu nākt jums sludināt. Ja es tādu nevarētu. Jo mēs esam uzvarami, mēs uzvaram problēmas, mēs uzvaram. Jo mēs esam ticības cilvēki. Mēs uzvarēsim visas problēmas, pareizi. Un kad atnāks problēmas, mēs noliksim viņas zem kājām un pateiksim Sātanam, lai viņš vācas prom ar savām problēmām. Jo nekāda problēma nedrīkst mums izsist.
no līdzsvara. Visi pamat no kājām, nekāds nevar. Un kārtējo reizi Sātanam ir jāpārliecinās, ka viņš ir zaudētājs. Pareizi. Mēs nevaram viņam padoties, saprot? Jāsaprot, ka tā problēma atnāk, ka to Dievs tev neliek tas problēmas. Varbūt viņš pieļauj to problēmu, lai tu kaut ko tur... Nepazaudāt ticību. Jā, lai nepazaudāt savu ticības. Bet īstenībā viss jau pienes Sātans viņš. Un mums ir tie pārbaudījumi, un kad viņi ir aiz muguras, tad mēs ejam jaunā līmenī. Nav tā? Jaunā, uz augšu ejam. Uz augšu, jaunā līmenī. Kad problēma aiz muguru, ka viņi beidzas, mēs skatāmies, tā pasmējamies par viņu to problēmu. Pasaka, Sātan, tu esi zaudējis. Un mēs iedegamies, pareizi, iedegamies un ejam jaunā līmenī. Un apbēdinām. Mēs kārtē reiz Sātanu apbēdinām. Viņš neko nevar izdarīt īstenībā. Tāpēc jau ir forši, ka tu esi ar Dievu, pareizi, ka tu esi ar Jēzu. Jēzus Kristus vārdā locas visu ceļu, kas saka, debesīs tā ir uz zemes. Sātanam nav vara pār mums. Jo Sātans ticīgiem cilvēkiem vienmēr paliek zaudētājs pret ticīgiem cilvēkiem. Viņš tiek apkaunots vienkārši, pazemots. Viņam nav vara pār mums. Jēzus jau mums deva varu, ka viņš uzgāja debesīs, viņš mums deva svēto garu, kā mūsu aizstāv, padomdevēji, svētā gars mums palīdz. Viņš deva mums spēku, ka mēs varam staigāt par čūskām, par skorpioniem, par visiem ienaidnieku spēkiem. Un Jēzus arī teica, jūs darīsiet tos pašus darbus, ko esmu vēl lielāks. Tikai Jēzus vārdā, vajag vienmēr atcerēties Jēzus, ko viņš ir izdarījis un piesaukt viņu vārdu. Un tad Sātans locīsies tavā priekšā, tā ir. Un viss problēmas tiks atrisināts. Tāpēc svarīgi, kāda ir mūsu attieksme pret problēmām. Un tas ir laimīgs vai nelaimīgs, ir kāda ir tava attieksme pret to problēmu. Tu vari būt nelaimīgs par to pašu problēmu, esot ar to pašu problēmu. Un cits var būt ar to pašu problēmu, un viņš var būt pat laimīgs. Viņam tā problēma nav kā problēma pat. Jo mēs uzdaram problēmas. Un tā ir mūsu skola īstenībā. Un es tev ceru reizēm, es pat saku paldies Dievam par problēmām. Tiešām kaut ko jaunus iemācījies. Jā. Sagūs uzvar garš. Tas bija 3. punktiņš. Un 4. punkts, ko es sapratu, lai mēs būtu laimīgi, kas mums ir jāiemācas, jāzina, ka laime nav atkarīga no vārdiem. Ja vien, ja es, piemēram, zini, kā ir cilvēki? Ja vien es apprecēšos, es būšu laimīgs. Ja es vairāk nopelnīšu, tad es būšu laimīgs, zini, kā cilvēks. Ja mans vīrs izmainītos, es būtu laimīgs. Vai mana sieva izmainīsies, es būšu laimīgs. Zini, kā cilvēks. Ja darbietā nomainīt priekšnieku, tad es būtu pavisam laimīgs. Cilvēks visu laiku saka, ja vien, un tad viņš domā, tad viņš būs laimīgs. Ja vien. Bet zini, kas ir īstenībā, tā ir īstenībā globāla kļūda. Tā ir kļūda. Jo mūsu laime nav atkarīga no ja vien. Es pateikšu, nav atkarīga no to ja vien. Jo ar to vārdu ja mūsu laime nav īstenībā nekāda sakara. Kāpēc tā ir? Es pateikšu, kāpēc tā. Jo zin kā ir, cilvēkam ir tā, viņš, piemēram, apprecās, ja? Viņš tagad domā, kā viņš teica, ja es apprecēšu, es būšu laimīgs, viņš apprecās, paiet laiks, un viņš nav nekāds laimīgs, es zinu. Vēl cits vēl nelaimīgāks. Ja vēl nav Dievs, nav iedevis to otru pusīt no Dieva, vēl nav kaut kāds gadās vai kāds zērājs vai kas, vai arī kaut kāds, vai greizsirdīgi citi. Es, piemēram, apprecējos, ka es nebiju ticīgs, es biju nelaimīgāks nekā, kad es nebiju precējies īstenībā. Es biju šausmīgi greizsirdīgs, un es biju nelaimīgs, es viņai
Viņi pat nevarēja, es pa logu skaties, viņi tur gāja kaut kādā klases biedri runājas, man likās, ka viņa kaut kādā domas bija, ka viņa kaut kā viņa sarunāt gribas. Es skatās pa logu, viņa nāk no veikala, skatos tā man draudzene, es pat nebija precēs. Viņa runā ar vienu tur uz ielu ilgi runāja, smaidā, bet es domāju, caur brūdgans, viņa, nervi, un greizsirdīgi, es pilnīgi nelēmīgs, visu laiku tur aizbrauc uz darbu, nav laikā mājās, visāds, zin, es sekoju, ka cilvēks visu laiku domā, ka viņam kaut kas būs, tad viņš būs laimīgs, zin, kaut kas viņam ir izmainīsies, tad viņš būs laimīgs. Piemēram, cilvēks tā domā, ja es sākšu vairāk pelnīt, man būs vairāk naudas, es būšu laimīgs, pareizi tā domā. Ja es nonākšu pie savu mērķa, ko es dzīvē domāju, tad es būšu laimīgs. Un tad nonāk pie to mērķi, un kā nav laimīgs, tā nav. Varbūt uz kādu brītiņu ir, uz kādu maz brītiņu. Tomēr sasniedz, un pēc tam atkal. Un es skatos, te cilvēki tā laimi, tos cilvēks, visu, ko viņš ir tiecis, un nav padarījis laimīgi. Jo, ziniet, kāpēc tas tā ir? Ko? Nezinu. Kāpēc? Jo īstenībā tas vārds ja vien īstenībā mums jāizmet no sevis ārā, no savas galvas ārā, uz visiem laikiem. Kāpēc? Jo, ziniet, kāpēc, ka tie apstākļi, no ko tu domā, ka tu būsi laimīgs, tie jau tev nepadara īstenībā tev laimīgi. Jo, kā es teicu, no ārēja apstākļi uz tavu laimi netiek iespaidot, kas no ārpus. Jo, piemēram, jo cilvēki domā, tagad izmainīsies tie apstākļi, ja? Es, piemēram, tādēļ būšu priecīgs, laikāšu dziedāšu un pat kaimiņi dzirdēt, cik es būšu laimīgs. Bet īstenībā mēs sev apmānam ar to, saprat? Mēs sev apmēnām, jo saprot, kāpēc tā es, tāpēc, ka tu to sasniegs, ja? Sātans tev uzzīmēs nākošo lietu, lai tu būtu laimīgs. Viņš pateiks, tu jau to sasniedzis, bet lai tu būtu pavisam laimīgs, izdari vēl to. Viņš te, tas, piemēram, tu tā aprecies, tu sasniedz to mērķi, tu aprecies, bet sātans reiz tā būs klāt, viņš teiks, bet, lai tu būtu laimīgs, tev jau arī vajag daudz naudu nopelnīt, saprot? To jau tev nepietiek. Tagad tu nopelni daudz naudu, saprot? Viņš jau uzzīmē nākošo lietu. Atkal, lai tu būtu laimīgs, tev atkal kaut kas tur jāizdara. Un tā tu visu laiku, viņš tikai nākošo, un visu laiku viņš saka, vēl jau tu neesi īsti laimīgs, vēl jau tas tev jāizdara. Un tikko tu to sasniedz, vēl tev tas jāizdara, lai tu būtu laimīgs. Nav tā, ka cilvēki kaut ko sasniedz, viņš arī sātans reiz ir klāt ar savu domu, saka, bet tas jau nekas vēl nav. Tagad tev vajag tur vairāk pelnīt, lai tu būtu laimīgs. Nu, tagad tu sāc ar pelnīt, tev vajag tad, lai tu būtu pavisam laimīgs, tev jau nopērk tādu mašīnu, māju, tad tev vajag uzcelt, lai tu būtu laimīgs, tad tev tas vajag, tad to tu sasniedz atkal nākošo cilvēku, un tā līdz... Visu laiku kā? Jā, visu laiku tev nekad neapstāsies tā meklēšana pēc to laimi, zini. Tas būs bezgalīgi, saprot? Bet mums ir jāapstājas, zini, kāpēc jāapstājas? Un jānoņem tas, jāizmet tie vārdi ārā, es sapratu, no savas dzīves. Un zini, ka tā laime no tā nav atkarīga. Tev jāsaka, zini, kas tev jāsaka? Zini, kas īstenībā jāsaka? Es sapratu, ka laime nav no tā atkarīga. Tev ir jāsaka, ka es esmu laimīgs tagad, un tieši tagad, un šī brīdī, un šodien, un šeit, uz vietas esmu laimīgs. Nevis man tas būs, tā tikai jābūs, un tā tu visu laiku, ja man tur būs vairāk draudzē cilvēki, ja man tur būs tās, tad es būšu laimīgs, ja man būs, un visu laiku un nekad nav laimīgs. Vai jūs teikt, tagad es esmu laimīgs. Paldies Dievam par to, kas ir. Jā, par to, kas ir, es esmu laimīgs tagad šī brīdī, bet tagad šeit sēžot uz vietas. Es esmu laimīgs. Man nevajag tur gaidīt, zini, cilvēki visu laiku tev būs ja tu atnāks mājas, ja bērni būs
Kā paklausīt, es būšu laimīgs, ja vīrs būs kārtīgs, es būšu laimīgs, ja tur vīrs nedzers, es būšu laimīgs, piemēram, ja tur ja viņš vairāk pelnīs, es būšu laimīgs, ja viņš nopirks mašīnu, tad es būšu laimīgs, un tikai visu laiku tas saraksts tik turpin. Es esmu jau laimīgs, tagad bez tiem jā, zinu. Tas man tā Dievs uzrunāja, nav tā. Cilvēkam vajag būt laimīgam uzreiz. Un īstenībā, zini, kas ir, jo īstenībā arī tas cilvēks, kas tev blakām, nepadarīs tev patiesi laimīgi. Pat tavs vīrs un tavs sieva tev nepadarīs laimīgi. Zini, kas tev patiesīs laimīgi? Un no iekšienes, ka tev būs tā laime. Kad tev tā laime piedzīmes tevī, tad tev būs nevis tie ārēji apstākļi tev padarīs laimīgi. Vīrs varēs censties kā grib to sievu padarīt laimīgi. Ja viņi nebūs no iekšienes laimīgi, viņi nebūs. Viņš nespēs viņus padarīt laimīgi. Viņš viņā varēs pirkt tur nezinu ko un nezinu ko. Viņi varbūt uz mirklīt būs vēl priecīgi par to dāvanu, bet viņi nebūs laimi. Viņi būs laimīgi tikai, ja laime viņā piedzīmes no iekšienes. Ka Dievs jau dod laimi. Dievs. Tad viņi vīram pateiks, kāds tu apsēs. Jā. Cilvēkam jāmainās no iekšienes. Jo, ja cilvēks ir no iekšēn nelaimīgs, neviens viņu nevar padarīt laimīgi. Viņam ir no iekšienes jābūt laimīgi, iekšpusē jābūt laimīgi. Zini kā, cits cilvēks var tur izrādīties, iztēloties, ka viņš laimīgs. Teikt, viss tas ir labi, viņš arī tāds var kļūt, bet īstenībā tā laime jāpiedzīmes tevi iekšā, iekšpusē. Tad tu vēl viss esi apmierināts. Jā. Jo cilvēks mainās no iekšienes. Tātad, mēs atkārtosim, ko mēs tagad iemācījāmies. Ko mēs? Uzreiz un uz vietas esam laimīgi. Ko mēs iemācījāmies? Kas bija, ko mēs iemācījāmies par šitām? Ko mēs iemācījāmies? Atdot citiem cilvēkiem to, ko tu gribi, pareizi? Lai tas tev būtu tavā dzīvē. Atdot citiem cilvēkiem, ko tu gribi, lai tev tas būtu. Un, ja tu gribi, ka tavā dzīvē ir laime, dod citiem laimi. Pareizi? Mēs te iemācījāmies. Dari otram to, ka tu gribi, lai tevi. Ja tu gribi, lai tevi mīl, sāc mīlēt citus. Jā. Tā ir, tā arī ir. Atceries, ka mēs zinām. Ja tu gribi, lai kāds piedod tev, piedod citiem. Nu jā. Piedod citiem, tad viņš arī tev piedos. Grūti jau ir to iemācīties visu. Es man skrieju darbā, ka es pasaku, prieks tevi redzēt katram atsevišķi, un tā viss laikas mainās. Un viss maina normāli paiet, pirms tu pasaka. Ja atnāk problēma tavā, ko mēs vēl iemācījāmies, ja atnāk problēma tavā dzīvē, tev ir vienmēr divas izvēles. Vai tu caur šo problēmu kļūsi par ticīgu cilvēku, vai tu sāksi kurnēt, būt neapmierināts un dzīvos un teiksi, mana dzīve ir pilna ar problēmām, zini? Vai tu būsi ticības cilvēks un būs kā uzvarētājs tagad, vai arī visu laiku kurnēs. Ir divas izvēles. Tas jau cilvēks, kas pats izvēlās īstenībā, pareizi. Pie vienādām problēmām var viens būt citāds, kā uzvarētājs, un otrs varbūt galīgi sakauts. Tava attieksme par problēmām, tava attieksme. Lūk, avots cilvēkam būt laimīgam vai nebūt. Tava attieksme par to problēmu. Jo problēmas jau ir un viņas būs. Nevar tā nozīmēt, ka kaut kāds vienalga būs, ka kaut vai viens uz kāda uzkāps. Būs kaut kādas problēmas. Bet tava attieksme par problēmu. Ne problēmas mūs dara nelaimīgus, ne cilvēki, kas mūs apvainojuši, ne situācijas, kurās esam iekūlušies, bet tikai vienīgi mūsu attieksme pret problēmu mums padara nelaimīgus. Un tas arī bija viss, ko es šodien gribēju pateikt. Lai jūs atcerētos, es vairāk neteikšu, jo nākošais būs turpinājums. Un nākošais, es pateikšu, višķiņ, ko es nākošais runāšu, lai es zinām. Nākošais, es runāšu par to, ka mums vajag novākt ienaidniekus arī, lai mēs būtu laimīgi. Ienaidnieks, kas novākt nekā mīlošs cilvēks. Kuri nedod mums
kļūt laimīgiem. Ne jau tāds ienaidnieks, kā jūs domājat, garīgos ienaidnieks, tos monstrus, kas tev raida baiļu sajūtu, kas tev izraisa, kas tev nepārliecinātību, nedrošību rada, kas tev ir arī, zini, kad cilvēks arī var nebūt laimīgs, ka viņš ir slings. Ar slingumu citam jau tiek galā, jo slings cilvēki kad nevar būt īsti laimīgi. Saproti, slingums arī, Bībele jau saka, sliņķim nekas nebūs. Bībelē kaut kur ir Salamana pamācībās rakstīts, slings cilvēks nekad neko nedabūs no Dieva. Nu, tā arī ir. Nu, es saku, nākošais runās par to, par tiem ienaidniekiem parunāsim, kas mums neļauj mums kļūt laimīgiem. Mums viņi ir jāzina. Bailes, no daudziem cilvēkiem bailes no visu, ko viņi nevar kļūt laimīgi, tāpēc, ka viņi baidās no visu. Citiem atkal nepārliecinātība par sevīm arī. Man agrāk arī bija ļoti nepārliecinātība par daudzām lietām. Es, piemēram, nebiju pārliecināts, man arī tagad Aiga man teica, ka man Lauriņai jādzied līdz viens dziesmiņu, ka man esot labs balss tembrs. Un es tagad gribēju dziedāt līdzi, un es biju nepārliecināts, jo es nekad dzīvē nav dziedājis. Ļoti skaisti. Ja? Vai? Tagad es pirmo reizi pamēģināju, šodien es pirmo reizi pamēģināju, jo viens cilvēks man arī internetā teica, ka man esot labs balss tembrs, bet es nekad nezināju, ka man neviens nebija to teicis, pirmo reizi to dzirdēju dzīvē. Laimīgs tembrs, vienmēr visiem tad labi runāt, tad visi priecīgi paliek. Tā kā šodien mēs ar to arī beigsim, ka mēs sapratām, kā mēs varam būt laimīgi. 4 lietas, ja mēs zinām. Un nākošais būs vēl kāds 3 lietiņas, un tad mēs zināsim pilnībā, tad mēs vēl visu to atkārtosim, kā mēs varam būt pilnīgi laimīgi. Mums vajag zināšanas, lai cilvēki būtu laimīgs īstenībā. Cilvēki daudz nevar būt laimīgi, ja viņiem nav zināšanas, kā viņi var būt laimīgi. Nu, ja viņi apjukuši. Apjukuši, viņi nezina, neviens nav pateicis viņiem. Es jums pasaku, es saņēmu no Dieva. Es teicu, ka to Dievs. Paldies. Jā, paldies Dievam. Paldies Dievam. Paldies Dievam. Tas arī bija viss. Pats cienājieties tagad. Padziļiet. Es uzlikšu kafiju, vēl uzlikšu šo kafiju. Jā.